Šogad marta vidus diez vai paliks atmiņā ar pavasarīgu laiku, jo gaiss šomēnes iesilst tieši tik daudz, lai apliecinātu aizdomas, ka pavasaris ar atnākšanu nebūtu nesteidzas un tuvojas pavisam negribīgi. Kaut piemājas dobēs no zemes izspraukušās sniegpulkstenītes, pūpoli izlobījušies no pumpuriem un pie durvīm jau klauvē pavasara saulgrieži, sals vēl atkāpties nevēlas. Ir aizritējusi nedēļa, klāt atkal ceturtdienas vakars, un mēs sākam Limbažu televīzijas informatīvo programmu Ikdiena. Šovakar raidījumā. Pašvaldība atgādina par mājadzīvnieku obligāto reģistrāciju. Valsts ieņēmumu dienests uzsācis deklarāciju pieņemšanu. Izmaiņas saistošajos noteikumos par sociālo palīdzību. Topošās māmiņas atbildes uz jautājumiem saņem pirmsdzemdību nodarbībās. Muzejā apskatāma tautas dziesmu ilustrāciju izstāde līdzības. Folkloras kopa Lādīte atzīmēja 9 gadu jubileju. Bērnu literatūras centrā atvērta fotogrāfiju izstāde. Kādi pasākumi gaidāmi tuvākās nedēļas laikā? Par visu šo skatieties informatīvajā programmā Ikdiena. Limbažu novada pašvaldības dome pagājušā gada nogalē veica izmaiņas saistošajos noteikumos par sociālo palīdzību novada iedzīvotājiem un apstiprinot šā gada pašvaldības budžetu sociālās palīdzības sniegšanai ir atvēlējusi 350 570 eiro. Gada pirmajos 2 mēnešos jau iztērēti 19% no atvēlētā. Tas mazliet pa 2% pārsniedz it kā to atļauto 2 mēnešu normu, bet es domāju, ka tas ir saistīts, ka visi šo dzīvokļu pabalsta pirmo daļu cenšas parasti izņemt gada sākumā, kad vislielākie maksājumi tieši par siltumu, tā kā varbūt atkal turpmākos mēnešos mazliet šīs summas samazināsies. Valsts pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai tāpat kā līdz šim ir 50 eiro vienai personai. Nelielas izmaiņas skārušas dzīvokļa pabalstu. Šis pabalsts pienākās trūcīgām maznodrošinātām personām, jā, un šeit notiek jau ienākumu izvērtēšana, kuri, teiksim, ir vieninieki, tā varētu vienkāršot teikt, tas ir 193 eiro uz cilvēku, un kur jau ir ģimenes, 2 cilvēki vai vairāk, 178 uz vienu ģimenes locekli. Tad viņiem ir tiesības uz šo dzīvokļu pabalstu, trūcīgajiem tas ir gadā 215 eiro un maznodrošinātājiem 86 eiro. Šajā gadā ir arī izmaiņas veiktas saistošajos noteikumos, un tur paredzējām tādu papildus dzīvokļu pabalsta palīdzību, ja ir izveidojusies situācija, kur no cilvēka neatkarīga apstākļu dēļ, ja viņš tur slimība vai kaut kāda cita apstākļi, ja viņam ir radušies parādi, tad, ja viņš to visu var pierādīt un pats arī godprātīgi, protams, maksā un iesaistās šī parādu sekšanā, tad mēs papildus varam trūcīgiem piešķirt 200 eiro un maznodrošinātajiem līdz 100 eiro gadā, bet tas ir tādos tiešām stipri sarežģītos gadījumos. Pilnīgs jauns noteikuma punkts, ja ir dzīvokļu pabalsts bērniem un bez vecāku gādības palikušam bērnam. Tas nozīmē to, ka šie bērni, kuri jau sasniedz 18 gadu vecumu un kļūst patstāvīgi, tad viņiem ir speciāli šis dzīvokļu pabalsts ar ļoti daudziem noteiktiem kritērijiem, un šo pabalstu viņi saņem katru mēnesi. Šī summa var mainīties, jo tur par katru pozīciju, ja, ir atsevišķa summa noteikta mēnesī, jo pieņemsim par gāzi, par elektroenerģiju, par siltumu un tā tālāk, un līdz ar to, cik viņš šajā mēnesī patērējis, tad viņš arī attiecīgi šo pabalstu var saņemt. Es domāju, ka tas ir šiem bērniem jau ļoti liels atspaids, jo principā tad, kad viņi atgriežās no bērna vai no audžu ģimenes, būtībā viņiem ir ļoti sarežģīti uzsākt to patstāvīgo dzīvi un tieši nosekt šos dzīvokļu maksājumus. Pašvaldība piešķir arī vienreizējus pabalstus ārkārtas situācijās. Šeit mēs esam diezgan precīzi tagad noteikuši kārtību, tādu, kāda ir visā valstī, ka šis pabalsts pienākās stihisks nelaimes, uguns nelaimes vai plūdu gadījumos, jā, un tas ir 300 eiro mēnesī. Pie pašvaldības sociālajiem pabalstiem pieskaitāms arī pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu sekšanai.
Un šeit ir tā, ka notiek ienākumu izvērtēšana, un jau uz katru ģimenes locekļu mazāk par 250 eiro mēnesī, tad mēs varam piešķirt gadā līdz 140 eiro, bet tas arī ir tikai atsevišķos gadījumos, kur cilvēks var pierādīt visus šos maksājumus un kāda bijusi šī nepieciešamība, jo mēs jau nekad nevarēsim sekt visus izdevumus, kādi diemžēl mums uz šodien rodas ar savu veselības aprūpi. Mūsu novadā sociālo palīdzību gada laikā izmanto vairāk nekā 2000 cilvēku. Tas dod pozitīvu ieguldījumu viņiem grūtā brīdī. Diemžēl ilgstoša palīdzības sniegšana negatīvi ietekmē cilvēku vēlmi pašiem sakārtot savu dzīvi, meklēt darbu un strādāt. Tā varbūt, man liekas, ir jau sākusies drusciņi jau tāda kā visas pasaules problēma, jo tagad jau visās valstīs, arī tai pašā Anglijā jau sāk runāt par to, ka šī situācija ir izveidojusies diezgan nenormāla, jo valstī jau vairs nepietiek līdzekļu, lai nosektu visas šīs lietas, un es domāju, ka mums ir stingri vairāk jādomā tieši par šo cilvēku iesaistīšanu darbā, par kaut kādiem, arī par kaut var pat darba vietām, jā, jo tas vienkārši cilvēks atrada no darba, ka viņš jau ir bezdarbnieks jau 10 gadus un vairāk, tad viņam, man liekas, ir ļoti grūti jau vairs ieiet tajā režīmā, kad viņam ir katru rītu jāceļās un 8 stundas jāstrādā un tā tālāk. Plašāk par piedāvātajiem sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem var uzzināt Limbažu novada pašvaldības interneta vietnē www.limbaži.lv sadaļā Sociālā joma. Mēs katrā ziņā savus pakalpojumus reklamējam. Mājaslapā mums ir pieejama ļoti plaša informācija par visiem mūsu pakalpojumiem, par visiem pabalstu veidiem, par visiem mūsu darbiniekiem, kuriem var lūgt konsultāciju, jebkurā gadījumā. Jā, nāk pie mums griežās ļoti daudz cilvēku, varbūt pēdējā laikā sāsinās tā problēma par ilgstošās aprūpes institūcijām. Jo tur, diemžēl, ir tagad jāpagaida rindā. Nevaram vienmēr tā uzreiz teikt, ka būs šī vieta šim cilvēkam, jo viņu vienkārši šo vietu tais pansionātos ir tik, cik viņu ir. Ar katru gadu populārāki kļūst sociālā dienesta dienas centra sniegtie pakalpojumi. Tā ir gan veļas mazgāšana un dušas iespējas, gan dažādas izglītojošas un sporta aktivitātes. Darbojas 4 vingrošanas grupas dāmām, tiek rīkoti spēļu turnīri, koncerti, izstādes, interesantas tikšanās, nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tagad ir tā, ka mūsu telpas ir tik noslogots, ja mums pašiem vajag savu darbinieku sanāksmi, tad mums reizēm ir jāpiedomā, vai būs kāda telpa, kur mēs vienkārši viņu varēsim noturēt, jo ko nu vien varam, visas telpas dienas laikā tiek aizņemtas. Dienas centrs gaida gan jaunus tā rīkoto pasākumu dalībniekus, gan iedzīvotāju ierosinājumus par šī darba paplašināšanu. Limbažu novada pašvaldība atgādina iedzīvotājiem, ka līdz šī gada 1. jūlijam ir obligāti jāreģistrē mājdzīvnieki, kaķi un suņi. Suņiem jābūt reģistrētiem un apzīmētiem ar mikročipiem likuma noteiktajā kārtībā. Ar šā gada 1. jūlija suņiem jābūt noteikti reģistrētiem Latvijas lauksaimniecības datu centrā un arī čipotiem jābūt. Turpinam arī veikt reģistrāciju Limbažu novada pašvaldībā, attiecīgās pagaspārvaldēs, arī pilsētā. Turpinam arī reģistrēt kaķus. Aicinu vēl cilvēkus veikt šo reģistrāciju, kas līdz šim brīdim nav izdarījuši šo, jo tas tomēr palīdz sakārtot šo jautājumu, lai nebūtu šo kā lainojošo dzīvnieku. Čipošanu veicam pie certificēta vetārsta un savukārt reģistrācija jāveic ir datu centrā. To var veikt Limbažos piekdienās, Jūras ielā 58. Iepriekš ir jāpiesakās pa tālruni 29 46 49 64. Mikročipa numurs ir unikāls un nodrošina mājdzīvnieka identifikāciju, līdz ar to nepieciešamības gadījumā būs iespēja atrast suņa saimnieku. Pašvaldība skatīs iespējas, kā palīdzēt veikt šo reģistrēšanu un čipošanu pagastos, slēdzot kādu varbūt līgumu ar certificētu vetārstu vai varbūt tās arī ar, iespējams, ko mēs sadarbojamies ar mežvairogiem.
un veikt šo izbraukumu čipošanu un reģistrēšanu. Pašvaldība atgādina, ka katru gadu ir jāveic nodeva suņu, kas sastāv 5 eiro, ko var veikt arī Limbažu novada kasē un pagastu pārvaldēs. Vēl jāatgādina, ka pēc šī gada 1. jūlija tiks sodīti suņu īpašnieki, kuri nebūs veikuši dzīvnieku mikročipēšanu un reģistrāciju. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks paredz, ka par dzīvnieka nereģistrēšanu normatīvojos aktos noteiktajā kārtībā fiziskām personām var uzlikt naudas sodu līdz 210 eiro, bet juridiskām personām līdz pat 350 eiro. Atgādina, ka katru gadu ir jāveic nodeva suņu, kas sastāv 5 eiro, ko var veikt arī Limbažu novada kasē un pagastu pārvaldēs. Vēl jāatgādina, ka pēc šī gada 1. jūlija tiks sodīti suņu īpašnieki, kuri nebūs veikuši dzīvnieku mikročipēšanu un reģistrāciju. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks paredz, ka par dzīvnieka nereģistrēšanu normatīvojos aktos noteiktajā kārtībā fiziskām personām var uzlikt naudas sodu līdz 210 eiro, bet juridiskām personām līdz pat 350 eiro. Piektdien Limbažu muzejā interesanti tika aicināti uz Latvijas folkloras krātuves izbraukuma semināru. Pirmajā daļā notika grafiķa Daiņa Roškalna izstādes līdzības atklāšana. Te var vērot tautas dziesmu ilustrācijas caur mākslinieka sirdi un dvēseli. Šī izstāde ir tapusi pagājušā gada novembrī uz Krišāņu baronu konferenci, jo pagājušajā gadā Krišāņu baroniem apritēja 180 gadu. Un patiesībā viens no iemesliem ir arī tas, ka tika pabeigta akadēmiskā izdevuma Latviešu tautas dziesmas ilustrēšana. Akadēmiskais izdevums Latviešu tautas dziesmas, mēs varam teikt, ir Latju dainu turpinājums, jo, kā es esmu teikusi, Latju dainās ir apmēram 200 000 tautas dziesmu tekstu, kas ir savākti Latvijā un izdoti līdz 1915. gadam. Bet pēc 1915. gada, 1924. gadā nodibinās Latviešu folkloras krātuve, un viņas galvenais uzdevums ir apgūt tos apgabalus, ko baroni sauc par mēmajiem pagastiem, no kuriem neviena tautas dziesma nebija ienākusi. Līdz ar to būtībā sākās arī folkloras krātuves darbība tautsdziesmu vākšanā, un atšķirība no barona bija tā, ka baronam dziesmas iesūtīja korespondenti, skolotāji un novadpētnieki no visas Latvijas, bet folkloristi paši brauca ekspedīcijās, protams, arī sadarbībā ar novadpētniekiem, protams, arī ar skolām, un tā folkloras krātuves arhīvā pašlaik ir pār pa 1 miljonu tautas dziesmu. Folkloras krātuvē ir ļoti bagātīgs tautas dziesmu krājums gan no Limbažu, gan no citiem Latvijas novadiem, kas nav ietverts Krišjāņa barona dainās. Pirmais folkloras krātuves akadēmiskais krājums iznāca 1979. gadā, un šobrīd jau to ir 10. Pašlaik mēs strādājam pie kāzu dziesmu sējumiem, kur ir apmēram jau vienos pašos 150 000 tekstu. Nu, un tas notikums, par ko es runāju, arī, ka mākslinieks Dainis Roškalns, kurš ir no paša sākuma strādājis ar akadēmisko tautsdziesmu ilustrēšanu no pirmā sējuma, ir šīs ilustrācijas pabeidzis. Tieši pagājušajā gadā arī tika uzzīmēta pēdējā ilustrācija, kas ir nerātnās dziesmas, ar ko ir beigsies sējums. Tie ir linogriezumi, viena daļa, un otra daļa ir tušas zīmējumi. Un tā tad ir pāri pa 300 ilustrācijām. Izstādes ideja arī ir tāda, ka mēs varam iziet cauri tautas dziesmu cikliem, skatīt dziesmas, skatīt bildes par dziesmām un skatīt tās ar mākslinieku personību. Jo es esmu centusies izstādē arī pielikt klāt mākslinieku komentārus. Tā kā šeit var iziet cauri bildēm, tautas dziesmām bildēs. Izstāde arī parāda folkloristu un Daiņa Roškalna sadarbību 3 paudzēs. Baiba Krogzeme Mozgorda ir pēdējās paudzes folkloriste, kas pārņēmusi akadēmisko tautas dziesmu izdošanu. Šī sadarbība ļoti auglīga, un tā radās tā interese un vēlme uzlikt izstādi, jo veids, kādā mākslinieks stāsta par bildēm, ka par savām ilustrācijām, es saku, bildes skan tā mazliet prasti, bet tā ir vesela filozofija. Katrai ilustrācijā apakšā ir stāsts, un šajās ilustrācijās, ja mēs atnāksim paskatīties izstādi, šeit var redzēt gan etnogrāfiskus objektus. Katrai mazliet uzmanīgāk ir jāapskatās, lejā ir ilustrācija apraksts uz stendiem. Un tad mēs varam redzēt gan konkrētus etnogrāfiskus objektus, kuru vairs arī nav dabā,
vai tāds lauku sētas prototips, kas bija Līgatnē, vai te var redzēt arī pilis, kas, protams, vēl ir dabā, Preļu pils vai Cēsu pils, vai te var redzēt mākslinieka dzimtās mājas, kuras viņš zīmēs pēc atmiņas. Daļēji mākslinieks izstādē caur ilustrācijām ir parādījis gan tautas dziesmu simboliku, gan atklājis arī savu biogrāfiju. Un es esmu ļoti priecīga, ka Limbažu muzejs dod mums šo iespēju, un Limbažu mākslas skola arī piedāvāja māksliniekam veidot meistarklases. Jo es domāju, viņš ir viens no vecās raudzes māksliniekiem, kurš arī māk izstāstīt, kā top linugriezums. Šeit ir arī visi darbarīki, viņš arī parādīs bērniem, un arī kā top zīmējumi un kāds ir viņa skatījums. Viņš kādreiz stāstīja, ka viņi braukuši ar studentiem, ar Mākslas akadēmijas studentiem vasaras praksēs, tas nozīmē, viņš teica, ir jāzīmē tik daudz lauku mājas vai tik daudz pirtiņas, lai tu vienkārši jau no galvas varētu uzzīmēt. Tur jāskatās uz konkrētu objektu, viņu pagriez, un tev ir vieglāk ielikt tam apakšā filozofiju. Tev vairs nav jādomā par konkrētu objektu. Semināra otrajā daļā muzeja otrā stāva zālē Latvijas folkloras krātuves darbinieces iepazīstināja interesentus ar krātuves digitālā arhīva izmantošanas iespējām, ar vadlīnijām, manuskriptu šifrētājiem, kā arī pastāstīja un parādīja, kādi Limbažu puses materiāli atrodami latviešu folkloras krātuvē. Izstāde Limbažu muzejā būs apskatāma līdz aprīļa beigām. 1. martā valsts ieņēmumu dienests uzsāka brīvprātīgo gada ienākuma deklarāciju pieņemšanu no iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt atpakaļ daļu no iemaksātajiem nodokļiem par attaisnotajiem izdevumiem, kas izlietoti izglītībai un ārstniecībai. Tās attiecās uz tām personām, kuras pilnā apmērā maksājušas iedzīvotāju ienākuma nodokli savās darba vietās, kā arī maksājušas nodokli no darba nespējas lapas B vai savas pensijas. Par 2015. gadu brīvprātīgā gada ienākuma deklarācijas iesniegšana notiek no 1. marta 16. gada līdz pat 19. gadam 17. jūnijam. Joprojām vēl var iesniegt visā 16. gada garumā deklarāciju par 14. un 13. gadu, un par 12. gadu attaisnotiem izdevumiem var iesniegt deklarāciju līdz 16. jūnijam 16. gadam. Kopējā par attaisnotajiem izdevumiem atmaksājumā summa nevar pārsniegt 213,43 €. Ja šī norma ir pārsniegta, tad pārsegumu summu var sekt no nākamā chronoloģiskā secība 5 gadu periodā. Ne tikai par attaisnotiem izdevumiem, bet arī par veiktiem ziedojumiem pašvaldības iestādēs vai no sabiedriskā labuma organizācijām vai dāvinājumiem, pievienojot, protams, attaisnojumu dokumentus par šiem veiktiem maksājumiem, iemaksas privātu pensiju fondos, dzīvības apdrošināšanas maksājumiem. Ikvienam nodokļu maksātājam nozīmīgi ir izdevumi par savu un bērnu izglītību. Tas attiecas tikai uz akreditētām mācību iestādēm Latvijā, Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomiskajā zonā. Šeit ir izdevumi par augstākās un visu pakāpju profesionālas izglītības iegūšanu valsts akreditētas Latvijas Republikas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas dalību valstu vai Eiropas ekonomiskās zonas valstu mācību iestādēs, izņemot mācības citās valstīs. Izdevums par specialitātes iegūšanu valsts akreditētas Republikas iestādēs, tad izdevumi par apmācību darbā, profesijā, amatā, arodā, ja tas ir nepieciešams iemaņu iegūšanai un uzlabošanai, kā arī zināšanu paplašināšanai. Izdevums par profesionālas sagatavotības līmeņa paaugstināšanu, ko nevar ieslēgt iekšā mācībām izdevumos. Tas ir mācību maksas daļu, kas paredzēta transporta izdevumiem, uz mācību vietu un atpakaļ mājokļa īrei un tajā izmantojumiem komunāliem pakalpojumiem, kā arī ēdināšanas izdevums mācību laikā. Kā vienmēr lielu daļu attaisnoto izdevumu saistās ar medicīnisko pakalpojumu saņemšanu. Šeit iet izdevumi par medicīnu un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, veselības apdrošināšanas polises maksājumus,
Tad izdevumi par veselības aprūpes pakalpojumu, kuru nesniedz slimo kase, veiktas pacienta iemaksas, par ārstēšanas rehabilitācijas iestādi saistītos izdevumus, kā arī izdevums par endoprotēžu un cita veida ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi, ja par to nav samaksāts no slimo kases vai citu personu līdzekļiem, ko nevar ieskaitīt attaisnotos izdevumus ārstnieciskiem. Redzes asumu korekcijas optikas izstrādājumi, tas ir briļu un leču iegādes izdevumi, kā arī dzirdes aparāts neiet iekšā. Izdevums par ārstniecības līdzekļu, tas ir ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu, medicīnas ieriču un preču iegādi. Taksācijas gada attaisnotos izdevumu ierobežojums 213,43 € neatiecas uz tādiem pakalpojumiem kā izdevumi par plānotajām operācijām, zobarstniecības pakalpojumiem, ieskaitot arī zobu protezēšanu, un šie izdevumi taksācijas gadā ir atskaitāmi no maksātāja apliekama ienākuma pilnā apmērā. Kā piemērs varētu būt tāds, ja nodokļu maksātais taksācijas gadā laika ir samaksājis par plānveida operāciju 600 €, tad visa summa ir iekļaujama taksācijas gada attaisnotos izdevumus. Un gadījumā, ja pašai personai nepietiek iedzīvot ienākumu nodokļa summai, ko atmaksāt šo plānveida operāciju atmaksu, tad šo summu var sadalīt starp nodokļu maksātāju ģimenes locekļiem, kuriem ir tiesības uz attaisnotiem izdevumiem. Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt jebkurā valsts ieņēmuma dienesta klientu apkalpošanas centrā, taču visērtāk un visvienkāršāk to ir izdarīt, izmantojot elektronisko deklarēšanās sistēmu. Lai saņemtu attaisnotos izdevumus, maksātājs aizpilda gada ienākumu deklarāciju, galveno D lapu, norādot savus datus, personas datus, un attaisnotiem izdevumiem D4 pielikumu. Ja attaisnoti izdevumi ir par ģimenes locekļiem, tad par katru ģimenes locekļi ir jāizpilda atsevišķu D pielikumu veidlapu. Par fiziskas personas ģimenes locekļiem var uzskatīt vecākus, vecvecākus, bērnus, mazbērnus, laulāto. Lai saņemtu pārmaksāto ienākuma nodokli valsts ieņēmuma dienestam, ir jāsniedz attaisnojošie dokumenti. Par šādiem dokumentiem ir uzskatītie attaisnojuma dokumenti, kur ir norādīts visi attaisnojuma dokumenta rekvizīti, tā izskaita arī pakalpojumā nosaukums, personas vārds, uzvārds, personas kods. Un pa tādiem dokumentiem varētu kalpot kases čeks un kases čekam papildus noformēt kvīti, ja kases čeka nav norādīti visi rekvizīti, numurēts un valsts ieņēmuma dienesta reģistrētais kvīts, kases ieņēmuma orderis, apstiprināts maksājuma uzdevums vai konta izraksts. Jāatgādina, ka valsts ieņēmuma dienesta amatpersonām, ja tas ir nepieciešams nodokļu atmaksas pamatotības noteikšanas vajadzībām, ir tiesības pieprasīt no nodokļu maksātāja uzrādīt dokumentus oriģinālus, līgumus, saņemt rēķinus vai izziņas. Valsts ieņēmuma dienests organizē arī izbraukumus gada ienākuma deklarāciju elektroniskai pieņemšanai, un 1. aprīlī no 9 līdz 13 to varēs izdarīt Limbažu noda pašvaldības mazajā zālē, bet no 10 līdz 12 Viļķenes pagasta pārvaldē. Jebkurā gadījumā iedzīvotājiem pirms došanās uz ieņēmumu dienestu ir nepieciešams sakārtot visus iesniedzamos dokumentus. Atlasīt dokumentus par konkrētu taksācijas gadu, pārbaudīt, vai attaisnojuma dokumentos ir norādīti personas dati un pakalpojumu nosaukums, sašķirot attaisnojuma dokumentus pa ģimenes locekļiem, atsevišķi saskaitīt attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskiem pakalpojumiem, zobarstniecību un operācijām. Paņemt līdzi personas apliecinošu dokumentu un norēķina konta numuru iedzīvot ienākumu nodokļa pārmaksas ieskaitīšanai. Un iesniegšanai valsts ieņēmuma dienesta elektroniskas deklarēšanas sistēmā internetbankas kodu karti. Jācer, ka novada iedzīvotāji, nodokļu maksātāji aktīvi izmantos iespēju saņemt atpakaļ no valsts attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstniecību.
Limbažu galvenās bibliotēkas bērnu literatūras centrā, ko kādreiz pazinām kā Limbažu bērnu bibliotēku, ir daudz interesantu spēļu, un katru mēnesi klāt nāk vēl jaunas un aizraujošas. Te jau par tradīciju kļūst katra mēneša 2. piektdienā organizēt jauno spēļu dienu. Iepazīstamies ar jaunajām spēlēm, kopā spēlējam, risinām mīklas. Mums ir katru mēnesi mums ir jaunas spēles, gan iepirktas, gan pašveidotas bērnu literatūras centrā. Protams, spēļu dienā īpaši mēs tās atklājam un spēlējam, bet bērni ar vecākiem, bērni pēc skolas un ar vecākiem mīļi aicināt katru dienu spēlēt un aktīvi pavadīt laiku bērnu literatūras centrā. Lai veicinātu lasīšanu ģimenēs, bērnu literatūras centrs katru mēnesi sagatavo lasīšanas kalendāru. Šeit ir kalendārs, veidots ar dažādām aktivitātēm katrai dienai, bērniem kopā ar vecākiem. Īpašs aicinājums mazajiem lasītājiem palasīt grāmatiņu par Bizbizmārītēm un tad izkrāsot kā mārīti vai jebkādā citā tehnikā, izveidot mārīti un atnest uz literatūras centru. Un tad mēs liksim tos darbiņus izstādē, ko varēs apskatīt. Ja vien būs atnesti, varēs apskatīt izstādē. Pagājušajā nedēļā bērnu literatūras centra 2. stāvā atklāja interesantu fotoizstādi, kurā savus dabas redzējumus rāda 2 fotogrāfi – Marika Eglīte un Agnis Šmits. Šī brīdī ir apkopotas tās, kas vairāk ir varbūt emocionālas bildes. Tur, ka mēs redzam, teiksim, ka daba pati ar sevi runā. Piemēram, paskatoties šo bildīti, liekas, ka viņā gandrīz nekā nav, ir viens ziediņš, bet tā kompozīcija kopā veidojās tieši no tā, ka tas akcents ir uz šo ziediņu, bet tas mazais asuma dziļums un izplūdušais fons dod kopaini, dod noskaņu un dod krāsu spēku šajā bildē. Šī, piemēram, ir Marikas Eglītes bilde. Es uzskatu, ka Marikai Eglītei sanāk visas skaistākās ledus puķis, kādas vien var būt. Šī konkrētajā bildē svarīgākā daļa ir tekstūra, krāsas nāk no saulrieta. Te varbūt neizceļās tik daudz tie paši ziedi, bet tieši tā tekstūra dod spēku šai bildei. Te 2 dažādas saulrieta bildes. Marikas Eglītes saulrieta bilde, šī ļoti skaistu, to skaistumu dod tas koks kā fona un fona krāsas. Šī ir mana bildīte. Šeit ir pavisam cits akcents. Saulrietis paliek fonā, nedaudz izplūdes, un akcents uz priekšplānu, kur ledus saulrietā veidojās pilnīgi kā tāda lava melns, tikai ar tiem krāsu akcentiem, kas veidojās no saules atspulgiem. Agnis Šmits ir Mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks, tādēļ viņam tuva ir tieši daba, tur redzamais un saskatāmais. Taču ir nepieciešama izjūta un pacietība, lai iegūtu labu fotogrāfiju. Fotografējot, ir jāpatur prātā, ka katra bilde ir savs stāsts. Tas nav parasts stāsts, kad iziet ārā, apgriezties uz riņķi un pastīties, kas smuks un nobildēt. Pat ja bildējam dabu, tad arī šajā gadījumā bildes tiek plānotas. Ja mēs ieraugam skaistu vietu, tad mēs atradīsim to mirkli, kad ir gaismas visvairāk to bildi izceļ. Tas var būt no rīta, tas var būt vakarā, tas var būt 2 stundas no tā brīža, kad mēs esam atnākuši un ieraudzījuši šo objektu. Gaismas ir ļoti būtiska fotografijas sastāvdaļa, tāpēc, teiksim, saulainā dienā ir pavisam citas bildes, apmākusie diena var būt raksturīga ar kaut kādiem citiem pelēkiem toņiem, tad vispirms ir sameklēt, ieraudzīt, ko tu gribi bildēt, tad atrast pareizā kompozīciju, saskaņot gaismas, tas viss ir bildes veidošanas sastāvdaļa. Piektdien 2:00 pēcpusdienā bērnu literatūras centrs aicina uz jaunas grāmatas atvēršanas svētkiem. 18. martā bērnu literatūras centrā būs šīs bērnu grāmatiņas runču vakariņas atklāšanas svētki kopā ar autoriem Rūtu Svažu un Dāvi Ozolu. 2:00 šeit pie mums literatūras centrā laipni aicinām visus bērnus ar vecākiem, draugiem vai audzinātājām. Lūdzu, piedalieties! Plašāk par bērnu literatūras centra aktivitātēm varat uzzināt interneta vietnē www.limbažubērni.lv. Aizvadītajā nedēļā Lādezera pamatskolas folkloras kopa Lādīte ar plašu koncertu atzīmēja savas darbības 9 gadu jubileju.
Tas bija veltījums gan savas skolas 25. gadskārtai, gan arī Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīta projekta noslēgumam. Jau kopš pagājušā gada vasaras tradicionālās kultūras biedrība Mantojums sadarbībā ar Lādezera pamatskolu īsteno projektu Zināšanas un izpratne saskarsmē ģimenē jākļūst par drošas nākotnes pamatu. Izdarīts ir liels darbs, kas sastāv no daudziem mazākiem darbiņiem. Tātad pirmais darbiņš ir bērniem. Kopā ar vecākiem ģimenēm ir iemācīta folkloras programma. Folkloras programma ģimenei, kur sākot no piedzimšanas brīža var pasmelties vecāki idejas savu bērnu audzināšanai, saskarsmē ar savu bērnu, kas ir viens no tādiem svarīgiem priekšnosacījumiem, lai bērns izaugtu vesels, gudrs, stiprs un laimīgs. Tas tika izdarīts 2 nometnēs, tātad 2-3 dienu nometnes, kurās piedalījās kopā 15 ģimenes, daļa no Lādezera, daļa no Limbažiem, un vēl tas tika izdarīts 7 mēnešu darbā ar bērniem. Šeit Sandra strādāja skoliņā papildus. Lādezera pamatskolas folkloras kopu Lādīte vada skolotāja Sandra Jansone. Lādītes dalībnieki, sākot ar mazākajām klasēm un beidzot ar vecākajām, parādīja, ko gada laikā apguvuši. Pašu mazāko folkloristu uzstāšanās varbūt vēl bija nedaudz nedroša, taču ar katru nākošo klasi meistarība jūtami augusi un varēja tikai priecāties, ka bērni māk ne tikai dziedāt tautas dziesmas, bet arī spēlēt 1 vai pat 2 un 3 dažādus tautas instrumentus. Kokle, viole, ksilafons, akordeons, bungas, tamburīns, stabule, ģitāra, mandolīna un vēl daudz dažādu pat vārdā grūti nosaucamu sitamo un stringšķināmo instrumentu tika likti lietā, lai kopā muzicētu. Projekta laikā tika organizētas 2 radošās nometnes, kurās piedalījās arī daļa vecāku. Nometnē viņi mācījās dziesmas, apguva mūzikas instrumentu spēli, gāja rotaļās, lēja sveces, tilcēja, gleznoja un darīja citas interesantas lietas. Folkloras kopas jubilejas un projekta prezentācijas koncertā arī vecākiem kopā ar bērniem bija iespēja parādīt, ko apguvuši. Interesants bija paveiktais skaņu darbnīcā, ko vadīja mūzikas instrumentu izgatavotājs no Krāslavas Aleksandrs Maiers. Ar dažādu instrumentu palīdzību klausītāji izjuta dabas skaņu kopuma mežā. Vecāki nometnē apguva arī kokles spēli un koncertā vairākus skaņdarbus izpildīja kopā ar savu skolotāju Ansi Jansonu. Te vēl jāatzīmē, ka daļa instrumentu, tai skaitā arī kokles, ir pašu ģimeņu gatavotas. Folkloras kopas Lādīte jubilejas koncertā viesojās arī Limbažu 3. vidusskolas folkloras ansamblis, kuriem gan vēl nav tik liela pieredze, taču īsā laikā jau apguvuši daudz dziesmu un rotaļu. Projekta aktivitātēs ietilpst arī koncertu lekcijas, kurās jaunieši vecāko klašu skolēniem stāsta un rāda folkloras materiālu, kas noder bērnu audzināšanā. Kopā būs 9 šādas uzstāšanās. Savukārt projekta beigās izdos apkopojošu audio kompaktdisku. Pēc tam to disku dabūs arī šie skolnieki savos izlaidumos, lai tās zināšanas, ko viņi koncertu lekcijā būs uzzinājuši, lai viņas nepazūd, neaiziet aizmirstībā, bet tad, kad būs aktuāli, viņiem tos bērnus auklēt, tad viņi varēs diskā paskatīties. Projekta vadītājs Pēteris Jansons ir gandarīts, ka ir izdevies apvienot daudz interesentu kopējam mērķim. Projektā 15 ģimenes bija tās, kas ir 16 ģimenes, tās, kas ir iesaistītas tieši tajās aktivitātēs, kopā kā visa ģimene. Tad ir iesaistīti daudzu ģimeņu bērni, pavisam kopā ap 45. Tātad no Lādezera skolas. Tad ir kādi 250 apmēram vai drusku vairāk jaunieši no vidusskolām, pamatskolas vecākajām klasēm pa Limbažu novadu un kaimiņu novadiem, kas dzirda koncertu lekcijas. Un tad būs 1000 diski, kurus varēs izmantot kā iedvesmas un avotu. Projekta īstenošanu finansē Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instruments un Latvijas valsts programmas nevalstisko organizāciju fonds ietvaros.
Sabiedrisko aktivitāšu centrā Filcītis jau 4 gadus notiek grūtnieču apmācības. Te pulcējas topošās māmiņas ar savām atbalsta personām, kuras iespējams dosies līdzi uz dzemdībām. Tas var būt dzīves biedrs, draugs vai vēl cits tuvs cilvēks. Nodarbību laikā certificēta vecmāte sniedz atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas attiecas uz grūtniecību, dzemdībām, bērna barošanu un aprūpi pirmajās dienās un nedēļās. Pirmsdzemdību apmācība ļoti nepieciešama tieši meitenēm, kas gaida pirmos bērniņus, jo bieži vien tas ir tāds veiksmes faktors veiksmīgam dzemdību procesu norisē. Mūs baida viss nezināmais. Mēs baidamies no tā, ko mēs nezinām, un tieši tāpēc dzemdības ir arī tāds nezināmais, kurā jānokļūst šajā notikumā, un ja mēs nezinām, kas notiek, kas mūs sagaida, ko mēs varam sev palīdzēt, ko var palīdzēt partneris, tad šis notikums nāk ar bailēm, ar neziņu, un tas var ietekmēt arī šo dzemdību procesu. Apmācību laikā tiek izieti vairāki cikli. Sākotnēji mēs pārunājam par to, kas notiek grūtniecības laikā, kā bērniņš rodās, kā viņš ielikstdojās māmiņas puncī, kā viņš attīstās, kas notiek ar māmiņas organismu, kādas veselības pārbaudes nepieciešams iziet šajā laikā. Tad mēs runājam par pirmsdzemdību priekšsvešņnešiem, kas jāņem vērā, kas var būt viltus trauksmes un kam jāpievērš lielāka uzmanība. Runājam par dzemdību procesu kā tādu, kas notiek sievietes organismā dzemdību procesa laikā un kas notiek ar bērniņu dzemdību procesa laikā. Un izrunājam arī par to, par elpošanas pozām dzemdību laikā, par dažādām dzemdību pozām, par partnera palīdzību, kā var palīdzēt partneris dzemdību laikā. Un izrunājam arī par to, kam jāpievērš uzmanību dodoties uz slimnīcu, kurā brīdī jādodās ir uz slimnīcu. Tāpat ļoti svarīgi ir zināt, kas jāņem līdzi uz dzemdībām un kur tās notiks. Nodarbības Filcītī apmeklē ne tikai tās sievietes, kurām būs pirmais bērniņš, jo zināšanas arī 2. un 3. grūtniecības laikā der atsvaidzināt. Šī ir mana 2. grūtniecība, man jau ir 3 gadus veca meitiņa. Un es apmeklēju, lai atsvaidzinātu zināšanas, kā bija jāelpo. Tomēr tie 3 gadi it kā ir maz, bet tomēr viss jau ir piemirsies un gribas satikt līdzīgi domājošās māmiņas un pakonsultēties kādu, kurai pieredze. Un ar pirmo grūtniecību es arī gāju kopā ar vīru uz nodarbībām. Arī šodien viņš, diemžēl, netika, viņš gribēja tikt, bet ar darbiem netika. Bet man ļoti patika pirmo reizi, tāpēc es noteikti gribēju arī aiziet 2. reizi. Mērķis laikam jau ir tāds, lai zinātu, uz ko gatavoties. Tātad man būs pirmais bērniņš un lai gūtu kaut kādu priekšstatu. Un es ļoti ceru, ka tajā brīdī, kad būs vajadzīgs, es mācīšu arī tās zināšanas izmantot. Vēl īstenībā Filcīties apmeklē grūtnieču vingrošanu, kur īstenībā varbūt nevarētu saukt par vingrošanu, viņa ir vairāk kā ķermeņa sakārtošana. Kas man arī liekas tā jauki, kad vienviet var satikties vairākas māmiņas, kuras dažas jau ir 2. gaidībās, es no viņām varu gūt kādus padomus. Es uzskatu, ka tas ir vajadzīgs, varbūt Limbažos tik ļoti tas nav aktīvi. Teiksim, Rīgā, es domāju, daudz vairāk cilvēku sarosās uz tām lietām, bet man prieks, ka mums izveidojās grupiņa. Un ka tā ir tāda jauka satikšanās, aprunāšanās. Topošās māmiņas uzskata, ka nodarbības ļoti pozitīvi ietekmē un veicina drošības sajūtu, tāpēc iesaka arī citām grūtniecēm pievienoties un izbaudīt šo kopā būšanu. Tuvākajās minūtēs pastāstīsim par pasākumiem Limbažos un novadā no 18. līdz 24. martam. Piektdien, 18. martā, 19. Umurgas kultūras namā, Umurgas amatieru teātra pirmizrāde 2 jautrām lugām, 3 resnītes un jaunā dzīve. 14. bērnu literatūras centrā gatavosim Runča vakariņas, jautrās bērnu grāmatas atvēršanas svētki kopā ar autori Rutu Svažu un ilustratoru Dāvi Ozoliņu. Sestdien, 19. martā, 11. Limbažu bērnu un jauniešu centrā konkurss mazajiem vokālistiem Cālis 2016.
14. Viļķenes bibliotēkā tikšanās ar grāmatas Liepupes mūža autori vēsturnieci Kristīni Zaļumu. Sarunas par vienojošo Liepupes un Viļķenes vēsturē. 15. Pāles kultūras namā koncerts Baltās dziesmas. Pirmdien, 21. martā, 15. Viļķenes kultūras namā klaunu šovs Okidoki izklaidējuša cirka izrāde. 18. Limbažu galvenajā bibliotēkā latviskās dzīves ziņas pasākumu cikla gadskārtas senču tradīcijas mūsdienās pasākums Lieldienas, tikšanās ar latviskās dzīves ziņas biedrības Saules rits vadītāju Robertu Šilingu. Trešdien, 23. martā, 18. Limbažu bērnu un jauniešu centrā skolēnu teātra Kriksis izrāde Spītnieces savaldīšana. Ceturtdien, 24. martā, 16. Limbažu noda pašvaldības ēkas lielajā zālē Antas Eņģeles un Marko Ojala koncertprogramma Jūras stāsti. Ieeja bez maksas.